kurā brīdī tu izdomāji, ka tie būs tieši kartingi? Kāpēc kartingi, kāpēc neteiksim cross motocikli vai superbike, kāpēc tieši kartingi? Tur man laikam jāpasakās Jānim Krastiņam, Latvijas Automobīļu federācijas rallija direktors, vai kāds viņam šobrīd ir status no autofederācijas. Kartings ir visa autosporta pamats. No turienes cilvēks sāk. Tā kā tā saruna bija par to, vai autosportā tas varētu viss būt, tad likās ļoti ideāli sākt ar to pamatu. Un beigās pat tas ļoti labi izvērtās, jo kartings ir limitētā vidē, trasē, kur tiek kontrolēti procesi, ir profesionāli cilvēki, kas tur darbojas. Līdz ar to ir daudz vienkāršāk agrīni strādāts tos. Piemēram, uz ielas izlikt ārā motociklu uzreiz, ka es tikko viņu uzpraktēju. Lai saprastu cilvēku, es esmu mākslinieks, es neesmu inženieris, es neesmu zinātnieks, es kā mākslinieks to visu sācu darīt. Pirmās lietas, ko es uztaisu, ir ļoti daudz potenciālu kļūdas. Tur droši negribētu motociklu braukt 200 km/h, ko mākslinieks tikko ir izdomājis, kā uztaisīt. Plus vēl tur pastāv vēl citi miljonus riski.